Viens. Pareizi atrod? Pareizi. Vēl tu zīmu nepaņēmi, bet laikam pa pliko. Jūs pa pliko, jā? Jā. Kaspars! Ļoti stopčēši. Slavēs. Čau. Jūs tagad esat dzīvē, jā, viss. Es visu laiku tā jūtu. Tas neatkarīgi no Visi savu dzīve telefonu. dzīvē, jā. Jā, tieši tā. Ja tev ir motorolers ape, tad var braukt pie apli. Ja tev pietiek sapīts apē, tad tu esi apsapists. Uzmanību, tātad līdz pulcēšanās sākumam ir, tagad sākās pulcēšanās, pulcēs ir 8, sākās pulcēšanās, tehnikas apskatīšana, jā, iespējams tā darīšana, kārtošana, un sākums 8:15, tātad mēs braucam uz, jūs jau zinat, jā, salīdzinām pulksteņus, reku cilvēks ar lielo dīndāli uz tulīdās, ar lielāko krānu, apēju tulīdās. Jā. Pirtī labāk izpildīšu. Jā, tā, labi. Un tātad salīdzinām pulksteņus un? 8 un 2 minūtes. 8:02 minūtes salīdzinām pulksteņus, tātad pēc 13 minūtēm starts, jā. Vēl, protams, mēs pabrīdināsim startu uz to pusi mēs brauksim, jā? Jā, apbrauksim aplī. Apbrauksim šeit aplīti, jā, šeit ir kolosāls aplītis, jā, speciāls sagatavots šim braucienam, jā. Un tad mēs braucam uz Upmalu, jā. Šigāna līdzi. Kā? Uz Šigāna līdzi. Jā, uz Šigāna līdzi mēs braucam, un, jau tradicionāli. Un tur notiks pirmais pasaulē hobby motocrossing čempionāts šajā gadā! Jā! Tieši tā. Kas galvenā balva? Galvenā balva vienkārši kolosāla. Arvīda Cēlera mūzikas kompaktisks. Tieši tā, Arvīda Cēlera kompaktisks. Kaspars atsūtīt pakomātā. Tieši tā. Brauciens visai ģimenei uz Alūksni. Jā, un pēc tam, protams, kā uzvarētājs varēs izvizināt, vai ne, savu visu ģimeni turpat Čigāna līdzītī, jā. Jā, tieši tā.
stāv man, apģērbam ar nesamo ir jāsaskan. Laptops, ja pieder man, nejūtas nevienam parādām. Iedomājies, ka tu nav priecājās. Es skaties. Iedomājies, ka Delfīnu līņoja drīz. Tev aiztaisīt aizdarīt. Izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan. Kā korseti. Ar jūtām. Tas piestāv man, apģērbam ar nesamo ir jāsaskan. Ja pieder man, nejūtos nevienam parādām. Iztukšoti seņiem vecie krājumi, nav ko Eiropas unijā šaunos. Un pēc tam nekas vairs cits nav atlicis, maizes vietā mātes pateikos. Kad līdzi man, izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan. Jānes man, atbildības nasta liekas smagan. Tas piestāv man, apģērbam ar nesamo ir jāsaskan. Ja pieder man, nejūtos nevienam parādām. Un kad mani nevarēs vairs vest. Arī tu. Nemanot, kā labs brauc pa priekšu. Apdzīšana nav pieļaujama šajā, jo šis ir svētku brauciens, šīs nav sacensības. Jā, viens otru nedrīkst apdzīt, kā mēs braucam, tā mēs braucam. Jā, tam ir uzreiz diskvalifikācija, tiek nolaists riepām gaiss. Jā. Starp citu, rekrutēja divas meitenes no Alūksnes, viņas no kurienes nē? Vēlns kaut kur bija. Jāpaņem līdzi, paņemsiet līdzi meitenes. Meitenes, jūs sarunājāt, ka jūs paņems līdzi, jā? Es jau varu vienu. Velns kaut kur. Uz bagāžnieka. Jā, droši. Man vilks. Negribi? Ok, visu sarunās tā. Labi, tātad 2 minūšu gatavību, kuram vajag iestumties un kaut ko jau sagatavoties. To var darīt. Apsveikumu runu un tad varēsiet pļarināt visu kaut ko, jā? Tev ir minūte laiks. Pietiks. Labvakar, prieks jūs visus redzēt. Turpmāk darbosimies stingri pēc noteikumiem. Pēc reglamenta. Jā, tāpat kā Kaspars jau minēja, tad lūdzu lēnām aizbraucam uz Čigānlīci un tad tur tik sāksies. Tur neteiks sveiciens, nu tā kaut kā urā vai kaut kā tā. Sveiki! Dalībniekiem sveiciens! Visi urā! Mums vajag kaut kādu sasauksmi. Dalībniekiem sveiciens un dalībnieku atbild. Sveiks! Pats galvenais ir, tad Kaspars teiks, sveiki dalībnieki, tad mēs nesteidzamies, ilgi ievelkam elpu un tad sakām, es sveiks! Tas tev, bet tā ir šodien ārmija nav. Kaut kā, nu kā mopēdists sasveicinās, kā viņi saka. Pastum. Nē, tikai Ew, viņi saka. nestumjam. Paga, nesteidzies, ok. Labi. Sveiki! Sacensinē, brauciena dalībnieki! Paga, nestumjam. Paga, nesteidzies, ja? Tā, pagaid, tātad, sveiki, svētku brauciena dalībnieki! Paga, nesteidzies! Paga, nesteidzies! Rūsinam to saprātus un pēc
racingā čempionātā! Urā! Jā, tas brīdis ir klāts, šis zīmīgais brīdis, un tieši prieks, ka tas notiek šeit, apē, leģendārajā apes Čigālīča trasē. Jā, Čigālīča trasē, kur notika pirmais motocross pasaulē. Pirms 53 gadiem, ja? Nu, man te jāatkāpējās tieši, kur viņi nezinu. Es atkāpos vēlreiz. Tad, kad tagad apes motocross, to, ko mēs pazīstam, tur notiek sacensības 53 gadus. Bet 54 gadus atpakaļ sacensības notika tieši šeit. Un Jānis, redz, kur nāk, Jānis Kaktiņš, viņš tepat netālu dzīvoja. Nu, tepat arī notika tās sacensības šeit, šitām priedēm, pirms tam, kad aizgāja uz lielo trasi viss motocross. Tā kā mēs esam pirmsākumu vietā. Un ir brīnišķīgi, kad šajā zīmīgajā vietā dzimst vēl viens kauss. Kā minimums, jā. Gan jau, ka nākošais gads būs jādala jau pa grupām, vai ne? Pa vecumiem, pa spēkratiem un tā tālāk. Un tā, tagad tā, uzmanību. Visi tie, kas tātad šis piebraucamais celiņš ir trase, ja? Tātad tur vajadzētu paiet bišķiņ malā, ja? Ja? Starts būs šeit, starts būs šajā vietā. Un tātad, šis ir pielēmts kā pirmais čempionāts, pasaules čempionāts, ja? Ir pasaules kauss, pasaules čempionāts, jā. Notiks sekojoši. Tātad šis ir tā dubultbrauc, ne kāda komanda brauciens. Tas ir komanda, jā. Pa pāriem, jā. Pa pāru brauciens būs. Nu labi, komandām jāspēj šeit. Tā, sākam sāties. Tātad šeit, schēma tādu. Ir pirmais braucējs. Tam jau vajag balvu iedot jau. Jā, pirmajam braucējam balvu, protams. Jā, 701 braucējs. Ne, uz otru pusi būs jābrauc. Tātad ir divi braucēji. Tā, divi braucēji. Otrais stāv aizmugurē. Otrs līdzbraucējs nostājās aizmugurē. Bet panorāmā rādīs. Šito rādīs panorāmā. Tā paiet tos to trasu, tur būs baigi ātrumi, kas tā pa mašīnu. Aizsarēt prom mašīnu braucās. Atriet malā! Jā, tā. Un tagad, schēma ir sekojoša. Šī vietā būs pitstops. Tātad pirmais braucējs izbrauc trasi. Trasi ir... Atkačā pirmo braucēju, jā? Pitstops Jā, atkačā pēc tam pirmo braucēju. ir jāapstājās pildībā, tad nodot spēkratu kolēģim, jā? Un tad kolēģis veic otru apli, jā? Skaidrs? Nē, nu jā, un galvenais, lai tie, ātrā palīdzība, lai no tos... Jā, tev pēc tam mēs iedos zaļonkus, nospēlēsim zaļonkus. Tā, un tagad, tā, visi dalīja, visi hobiju motocrossing dalībnieki lūdzu startā, visi pārīšu startā, jā, visi komandas nostājās. Man no ķiveri, man to ķiveri atrasīs, jā? Jā, ķiveri, obligāti jābūt. Stājamies uz to pusi. Un pirmais tagad būs iepazīšanās āpurs. Tas nav uz āpuru, vienkārši jūs varat apskatīties. Nē, to es nē. Abi divi. Bet mēs kā plaķeni. Skatieties. Tātad, it kā Laimons ir finišē, pieskart, nu pietiek dēļ tik tālu. Tā, viņš tātad tuvojās pitstopām, apstājās pilnībā, nodod braucēju, uzsit pa plecu un aiziet otrs apus, ne? Nevar jātaupa spēki. Jā, ātrinē. Vēl jau viens aplis ir jāiet. Riks krīt. Mēs pēc tam būsim pirmie, tagad pēdējie. Lai jūs apriecājāt. Hobiju motocrossing čempionāts. Iepazīšanās aplis, tuinās būs noslēdzies sagaidām ar ovācijām.
Iedrošinām. Pirmo reizi uz planētas Zemē nebijis pasākums. Tikai apē, tikai šodien. Absolūti eko pasākums. Eko, jā. Vegāni aplaudē. Jā. Jā, nu, kāds ir sajūts, kādi trase izliktā? Ja šī ir tikai iesildīšanās, kas būs sacensībās? Būs labi, tas sacensībās būs labi, kā jūtās vīru uzvalkos. Gandrīz labi, nu, un Džeki mēteļos, 13. numurs. Viņa slabajai gonkai gatava, pilnīgi slabajai gonkai. Labi. Nu, un pēc tam, protams, tradicionālā, nu jau kuro gadu pēc kārtas peldēšanās. Tā, labi. Nākam uz startu. Varbūt kādam vēl vajag uzpīpēt. Kaut kādu atelpu bišķi. Tādā. Šeit. Dzeviņķēltais vēl ir jau. Jā. Labi. Riepās skriedien vagonīgi? Jā. Doping. Un dopinga kontrola būs arī. Un tas var kategorija. Mums ir pilns pogas, tas ir svarīgi. Es tam pliķajam nevaru garām pastāvēt. Tas viss ir sūtījums, tikai uzvarētājs. Šodien tikai uzvarētājs. Pārējie visi ir vienkārši arī uzvarētāji. Kā ir pirmai komandai, kā jūs komandas saucās? Alpisti. Uzvarējāt čempionātā pirmie un čempioni Alpisti. Lebo tā pietu. Peldēties, ies ar to pašu kostību, un tu brauc. Lāks arī finišā, kur nost ir labi. Indra kostīmu ieskaitē labākais rezultāts. Ideāli. Tāda labāk nepieciešams. Tā galvenā balva ir uzvarētājs Indra peldēties. Aiziet pirmais peldēties. Komandas nosauc uz papīra. Uzgavilējam! Mēs esam vārtus. Droši. Mirst!
Ārā tiksi? Ārā tiksi vai palīdzēt to noņemt? Lai man vajag pačurāt, tāpēc vēl ienāk. Nāc, es te padošu roku. Lekta, kur āršķos. Zemlētas pildētājs. Jau nu apist, es esmu vienkārši šokā par jums. Kopšos! Nu, mātu, neesi gatava džumpim? Jau neviens... Ar visām drēbēm man mēsties iekšā. Beidzot, tikai tu esi minūtē. Davai! Nu, zini kā, grapa dara savu. Davai, nu ko tā visām drēbēm var Galeris, tev tu garas garmēt. Gribam mēs vēlamies. Jāiet, neejam, runājam variet. Jā, nu pagaidi, attaisīšu to raujas vajadzēja, vai? Aiziet! Dāmas! Kas? Vēl nebūs? Vai iekšā visi? Šeit dāmas nepaldās, ja? Šeit karas dāmas nepaldās. Čigāni peldās! Te memoriālu lošku! Jāspēl stūri! Eu tô louca. Kurā karadzēs? Nu, bet priekšpusēs aizies. Tagad uz iesnām rauja atkal. Nevarēs ilgi iemikt. Jau baigi labi, nebūs drēbes. Kam vajag mielīgi? Tu dabūs vielu? Visībā likās, ka būs augstāk. Pičā! Vai arī daudzi piečurēja. Pičā, speciāli pēc tevi. Jā, mokti, joks! Kuri? Jā, prāma tās liekas, ka šīd un siltumiņš ir iekšā tās. Čaļi, kāds sajūtas pēc pirmā pasaules čempionāta hobija motokrosingā? Jo ir tā, kad vienkārši priekšņot. Lūdzu! Te ir kā var teikt spārs. Mēs esam vienu soli no triatlona būtībā. Arī, droši. Tagad tik jāiet skriet. Jā, ejam skriet. Arī, ejam, skrienam. Skrienam. Triatlons, šodien Līdz piedzīvo arī mopēdam triatlons. skriet, saģērties nosaukt. Elegant. Paldies par priekšstāstu. Tās bija augstas sarežģītības pakāpes ar šķērsliem, trampolīniem. Tu esi tāds vērīgs, cik tur trampolīna bija? Es jau mežā Es teiktu, viens liels, Priekš manis bija 4. kočkīs. Tas 2-2-1, ja? Jā, tad tev bija 2-2-1. Ja ir augstākā pilotāša, tad ir 1-1 un 2. Ko es vajag meitenē vajag atsevišķi ieskatīt, māks kopā ar onkuļiem?
Rokļiem. To es biju baigi lēni. Man kājas baigi tikt, bet visi kopā ar onkuļiem. Varam cīnīties. Mēs ļoti demokrātiski. Atvienēšos uz nākošo gadu. Nākošais gads varam attīkot. Un jā, es augumi skatos, jā. nav. Jo Renārs kā iedeva čībā, tā viņš bija gabalā. Tāpat kā Ainārs prasīja, tāpat arī Renārs bija. Tevēm Moprā. Ainārs ir 1,70 m. Renārs skrēja. Bet tās ķēdītes ap kaklu jums ir kā palīdz kaut ko? Jā. Ir labāk, ja? Ķēmuji tevi. Es domāju, ka nākamais būs tajā, kur merču tirgos. Būs jūsu ķēdītes vairumā. Tas kungs ir blakus. Tiekamies pēc gada 2. pasaules čempionātā hobija motocrossingā. Piešķāļi. Vēl valkā. Arī būs. Jā, Valkā nenovaram, tas valkā trāpīs, tur jau baigi. arī, jā, ja kas tā ir tāds vietējs čempionāts. Otrais posms šogad Hobija motocrossingā. Moprāns, Valkā būs Moprāns. Igauni vienkārši. Hobija motocrossingā. Tas ir apē. Kas ir apē? Ideāli, tiekamies valkā. Jā, uz Mopraniem. Es tev izmēles nevilku. Gaidīsim! Kur jums braucamies? Mums kamera palika virsū. Pie manis. Viens ielēc dīķi ar visam moprāns. Pagā, bet vajadzēs kaut ko. Turpat arī turā. Tur ir jau vēl viens tā otrā pusē. Valsts pārstāvjiem nonāca 13. jūnijā valkā. Grieziet uz valdu? Turēsieties Latvijā, ja? Labi, tas tāds tehniski kāds, ka patīk visu, kas saka samīglēt un saskatīt uz labāko. Tur esi tik jūnīgi iespējas. Saspieķot, gultīšu ieļot, stūrīt vieglāk. Amīgs, vajag ir mums iet to jāliek. Bet galvenais te ir, ja iet runa par rezultātu. Ko mēs varat pa 10 gadiem dabūt šito līdz olimpiādē? Snowboards ir olimpiādē. Ko ne? Es pieticīšu. Domāju, mēs tālāk par savām lielām šaudēm. Bet mēs esam pirmie pasaulē un nav slikti arī vienīgie. Skriešanas, maiņas, Paldies. nevajag ostīt, vajag Pāters nav iemācījis. Jo, mēs palikšu vieni, ja? Palikšu vieni, iepaliku. Pagājuši gadu bija šitā. Dzēra, ka beigās aiz divatā palika. Pečkins beigi. A, ka mēs vieni paši te palikušies? Tas ir iPhone, tagad kā taisīs vaļā. Tur tagad notiek. Gandrīz sasik. Gandrīz borti Nu, tik zolīts. Jau klaro, ik vēl nevis klaro, ik vēl nevis. Es nevaru savus apenes te izkarināt. Divreiz. Ejot, pokotim noslēpja dunčus, kamēr kāds vēl nav palicis tīrs. Mūsu karoks ir meiteņu brunči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīst. Vai
Renāri, beņķis. Tas ir izkrita kaut kas. Es jūs reiz nospērtu mežā iekšā. Ar to zaļo dakšu sāka braukt, tur aizsauc sūzes, visi to dakšu braukuši, man liekas. Neatcies tādu, te bija zaļa. Jā, man liekas, tam ne mazākiem, bet tas, kas ir zaļais. Kuram pēc tam ielika jau to hidrosku dakšu. Vienalga, kur viņš būtu tranzīta vai kur piemērs mamīt. Kas, kāpēc? Klusums? Klusums. Čirvi. Kur putniņi čirvi? Nu, viss ir beidzies. Jā, tā kaut džumpīt, tā kā atslāpums. Tā. Varam līdz tranzītam paskatīt. Es esmu, man ir absolūti brīvs. Pēter, tu jau tu patās dzīvo netāli, ja? Tu tam garām brauc tāšu savas mājas, tev ne? Panāk. Nu, neieši, tu tādu niet pēc. Es tev vienkārši prasīju, vai tu dzīvo, tev jādod jā vai nē. Tad tev speciāli jāvis, es varu pavisam. Jā, es domāju, es brauc garām tā māja, bet nevis tuvākā, bet tad kā bišķi tālāk. Ne, bet tur 3 mājas brīvs, cik, jā? Pilnīgi brīvs? Jā, pilnīgi, jā. Nē, bet Nav svarīgi, vienkārši tev jāatbild jā vai nē. Jā, es šeit dzīvoju. Necenties man parādīt savu dzīvokli, kur aizies negaidīt pie tevis uz načovku visu. Nē, nu var jau iet tikai vienkārši tagad darbā. Ņemat līdzi savus šitos te skrienamos, mēs kaut ko īsāku sataisīsim. Varbūt kalnā augšā lejā, tur uz tā bunkura. Ne, vai varbūt bunkurā ar izslēgtu gaismu cauri un tur pāri šahtai dēles tikai pārlikts. Tikai kling-kling, dalībnieks iekrita bedrē. Bet pagad, man ar meiteni jāsarunā varbūt kāda profesionālā, privātā fotosesija. Es pareizi pateicu, ja? Jā. Nu, Pī. Rapsnālā privātā sesija. Lamoņa. Lamons gadā vienu nopērk lapē nopīpētu. Tev kaut kādi 8 gabali no tas pīpējuši. Lūk, bet jau 8, tur viss vecars ir. Iedos apbišķi pazelēšu to sūdu. Nē, vai labs, man patīk. Pīpē un neko nevalk iekšā. Bet viņu jau nevar vilkt, ja to trako to dūmu. Nevar. Tāpēc nevar saprast, kur tā pīpi. Ierau iekšā vēl karēs tur. Nē, tu to gārsi dūmi. Tu pie mēģi. Oi! Tā ir dūmi. Un tagad, kā viņu taisīs, vai tad būs labi? Nē, to netaisīs. Un tagad gan būs labi. Man ir tikai rokas ir vaļā. Var dabūt savu šabu? Nu, tā viss ir beidzies. Jū. Bet mēs šeit gribam divatā palikt. Tradīcijas nevar mainīt. Labi, es dodos iedarbinu Danti, ja jūs redzat, ka es aizbraucu, tad esiet mierīgi. Pagaidām čau. Pagaidām čau. Laimoni! Laimoni! Liels paldies!